Labrīt, kolēģi, sanāksmes dalībnieki. Sākam mūsu kārtējo valsts sekretāra sanāksmi. Darba kārtībā mums ir 2 jautājumi. Sākam ar pirmo no tiem. Pirmais jautājums šodien mums ir likumprojekts grozījums sodu reģistra likumā, iekšlietu ministrija. Lūdzu, vārds jums. Labrīt, iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, juridiskā departamenta direktors Vilnis Vītoliņš, valsts sekretārs, diemžēl šorīt nevarēja pieslēgties, līdz ar to es tā kā deleģēts esmu viņa vietā. Jā, tā tad bija Satversmes tiesas spriedums, kur bija jautājums par attaisnotās personas datu glabāšanu sodu reģistrā pēc tam, kad persona ir attaisnota. Un Satversmes tiesa, atsaucoties arī uz nevainīgumu prezumpciju, konstatēja, ka attiecīgi šādu datu glabāšana par attaisnotām personām sodu reģistrā īsti neatbilst Satversmei tiesībām uz personas privāto dzīvi. Tika izstrādāti grozījumi, attiecīgi izslēdzot šo pienākumu glabāt sodu reģistrā datus par attaisnotām personām pēc to attaisnošanas. Un attiecīgi šis projekts arī tika skaņots. Jāsaka, ka saskaņošanas procesā palicis ir viens iebildums no Datu valsts inspekcijas, kas patiesībā nav par projektu pašu par sevi, bet gan par šobrīd spēkā esošo likuma regulējumu. Proti Datu valsts inspekcija saka, ka ir nepieciešams pārskatīt vispār datu glabāšanu sodu reģistrā. Tātad proti par tām personām, kas ir notiesātas. Sakot, ka tātad notiesātās personas sodu reģistrā īsti glabāt tik ilgi, cik tas ir paredzēts, nav atbilstoši viņu prāt. Šobrīd par notiesātām personām ir paredzēts, ka dati tiek glabāti attiecīgi līdz personas nāvei pēc būtības. Tātad iebilduma pamatā tātad ir fakts, ka Datu valsts inspekcija nesaskata, ka tur ir arhivēšanas tāds tā kā pamatojums, un attiecīgi tas ir tas. Kā kompromisa piedāvājumu Datu valsts inspekcija piedāvā, ka tātad varētu iekļaut anotācijā Datu valsts inspekcijas viedokli par to, ka attiecīgais sodu reģistra regulējums spēkā esošais nav atbilstošs attiecīgi datu apstrādes regulēji un, protams, arī Satversmei. Vērtējot šo iebildumu, mēs esam konstatējuši, ka pirmām kārtām jāsaka, ka datu apstrādes mērķis ir noteikts sodu reģistra likuma 1. pantā. Proti, tātad nodrošināt vienotu uzskaiti par tātad personām, kas ir izdarījušas dažādus pārkāpumus, un mērķis tam ir, proti, veicināt pārkāpumu novēršanu, atklāšanu un arī attiecīgi notiesātā sprieduma izpildi. Kā tas izpaužās dabā, proti, skaidrs droši vien par tiesību aizsargājušām iestādēm, proti, šie dati tiek izmantoti, lai atklātu, kā lai saka, citus noziegumus, proti, policijas rīcībā būtu informācija par šīm personām, kas ir notiesātas. Paskatoties plašāk, tad, protams, mums ir vesela rinda ar normatīviem aktiem, kuri nosaka vienā vai citā regulējumā, kad, piemēram, pieņemt darbā agrāk tiesātos personus kaut kādos amatos nedrīkst, līdz ar to arī šis uzdevums tiek izpildīts ar soda reģistra palīdzību un tam līdzīgi un joprojām, domāju, kolēģi ļoti labi to zina, visi katrs savā jomā, jo soda reģistrā tur ir aptuveni 150 vai pat vairāk normatīvi akti, kuri nosaka dažādus, teiksim tā, jautājumus, kas ir izcināmi kontekstā ar notiesājošo spriedumu un tātad šo te notiesāto personu. Līdz ar to mēs pārskatot šo iebildumu izteikto skaidri saskatām datu glabāšanas mērķi un arī, protams, nepieciešamību. Šeit jāsaka, kad ir atšķirams soda reģistra likumā 22. pantā, 2. daļā noteiktais tātad soda reģistra likuma arhīvs. Nevis arhīvs kā tāds, arhīva likuma izpratnē, bet soda reģistra likuma arhīvs. Un proti vēsturiski atceros, ka tāda bija tāda standarta prasība, ka attiecīgi katrai sistēmai ir jāveido arī arhīva daļa, un arī mēs savā
pretargumentā norādam piemērus, kur informācijas sistēmas ir arī ar šādu informācijas sistēmas arhīvu. Nevis ar arhīvu kā arhīvu likuma izpratnē, bet tieši sistēmas arhīvu. Tātad, jāsaka šeit, kad vienā no satversmes tiesas punktiem, proti tas ir 14.1 satversmes tiesā, šis aspekts netika atspoguļots varbūt precīzi, acīm redzami satversmes tiesai tas nebija tik svarīgi, bet tur tā ir, kad nav atspoguļots precīzi. Bet tā ideja tāda, ka proti tajā brīdī, kad krimināla process ir aktīvs, tad arī šī informācija ir tā saucamajā pamata datubāzē, vai tā datubāzes daļā savukārt, kad krimināla process tiek, kā lai saka, pabeigts, persona tiek notiesāta, attiecīgi, tad arī aiziet šī informācija uz informācijas sistēmas arhīva daļu. Tā ir tāda informācijas sistēmas iekšējā tehniskais risinājums ar mērķi, lai to arhīva daļu dotu tikai tām personam, šaurākam personu lokam, kuram šie dati būtu vajadzīgi. Proti tiesību aizsardzības iestādēm un tikai tām profesijām manā piemērā, kur persona nevar strādāt neatkarīgi no sodāmības dzēšanas. Piemēram, valsts policijā un satversmes tiesa arī to vienā no spriedumiem ir skaidri norādījusi, ka policijas darbinieki nedrīkst strādāt neatkarīgi no sodāmības dzēšanas attiecīgi policijā. Un līdz ar to vēlreiz tātad šī soda reģistra arhīva datubāze ir atšķirama no arhīva, un attiecīgi tas ir tāds tehniskais risinājums. No mūsu puses mēs tā kā skaidrojot šo paliekam tātad pie diviem tādiem pamata jautājumiem. Pirmais, tātad tīri tehniskas, Datu valsts inspekcija kā kompromiss piedāvā anotācijā ierakstīt viņu viedokli. Tātad pirmais jautājums tīri tehniskas, vai mēs piekopjam tādu metodi, kad anotācijā ierakstam atsevišķu institūciju, kā lai saka, viedokļus. Manā skatījumā tas tā īsti nebūtu korekti, bet, kā lai saka, jo tie viedokļi jau tiek atspoguļoti saskaņošanas procesā un arī izziņā, bet, kā lai saka, kā lemsim tā būs, tad arī droši vien citos gadījumos šos atsevišķos viedokļus atspoguļosim anotācijā, bet runājot par būtību, tad, mūsu redzējumā, tad, kā es teicu, mēs skaidri mērķi saskatām, viņš ir soda reģistra likuma 1. pantā un, attiecīgi, neredzam, ka šobrīd, kā lai saka, būtu nepieciešamība, kaut kādā veidā saīsināt šo termiņu. Vēlreiz satversmes tiesa skatīja lietu par attaisnoto personu, un arī mūsu grozījums ir tieši par attaisnoto, nevis par citām personām. Līdz ar to lūdzam no mūsu puses atbalstīt šo likuma grozījumu virzību tālāk uz Saeimu un attiecīgi arī pieņemšanu. Paldies! Paldies Iekšlietu ministrijai. Vai mums ir kāds no valsts datu inspekcijas klātesošs? Es neredzu klātesošo sarakstā, vai kāds ir nomaskēja. Tieslietu ministrija vēlās. Es saprotu, no Datu valsts inspekcijas laikam neviens nav, bet lūdzu Tieslietu ministriju, Mihaila, jūsu viedoklis. Jā, labdien! Man nebūs viedoklis pēc būtības, bet būs par Datu valsts inspekciju. Viņu šo sanāksmi nav aicināti. Es nezinu, kāda apsvēruma dēļ. Man būtu priekšlikums, ja mēs izskatām Datu valsts inspekcijas neatkarīgas institūcijas priekšlikumus, tad skatīt to, uzaicinot arī Datu valsts inspekciju. Un viņam šobrīd, es arī sazinājos paralēli, nav iespēja pieslēgties operatīvi. Mans priekšlikums būtu pārlikt uz nedēļu un skatīt pēc nedēļas šo jautājumu. Paldies! Iekšlietu ministrija viedoklis, Vilni. Jā, kolēģi man var palabot, bet es apskatījos un Datu valsts inspekcija ir saskaņošanas dalībnieks. Man liktos, ka Datu valsts inspekcija tā kā būtu jāsako līdzi arī tam, kas notiek, kā lai saka, valsts sekretāros un attiecīgi, īpaši zinot, ka mēs šo projektu tā kā virzam, jo mēs jau viņu saskaņojām un Datu valsts inspekcijai bija zināma informācija, ka tūlīt viņš būs valsts sekretāru, kā lai saka, dienas kārtībā. Mums ir satversmes tiesas, kā lai saka, jāsaka, šīs diskusijas ievilkās un mums jau šis satversmes tiesas sprieduma izpildes termiņš ir, kā lai saka, garām. Un no šāda skata punkta, protams, mēs būtu ieinteresēti viņu virzīt pēc iespējas ātrāk uz priekšu. Bet, jebkurā gadījumā, protams, šie divi jautājumi, tāds viens varbūt tehnisks par to, vai
tātad anotācijā mēs atspoguļojam atsevišķos viedokļus, un arī, protams, es nezinu, jāsaka, ka arī mēs skaņojām šo projektu ar Tieslietu ministriju, kas, protams, arī atbild par politiku datu aizsardzības jomā. No Tieslietu ministrijas iebildumi nav saņemti par šiem jautājumiem. No tāda skata punkta, protams, jautājums, vai, kā lai saka, ir nozīme gaidīt, bet bez šaubām, kā izdiskutēt ir svarīgi, jo, kā lai saka, pārcelt pēc tam šo diskusiju uz Saimu, un tur jau Saima anotācija noteikti nevarēs vairs precizēt. No tāda skata punkta, iespējams, uz nedēļu var atlikt. Paldies. Rīkojamies sekojoši, kolēģi. Izņēmuma kārtā pārliksim par nedēļu. Normālā praksa ir tāda, ka institūcija tomēr seko līdz darba kārtībai, kā iekšlietu ministrija norāda, bet, lai izvairītos no vēlākām liekām diskusijām, kur mēs varam atrisināt kādus jautājumus šeit valsts sekretāra sanāksmes līmenī, atliekam jautājumu izskatīšanu pa nedēļu. Žēl, mēs patērējam laiku, gan uzklausot vilni, gan neņemot iedziļinoties, neko darīt pēc nedēļas, tad turpināsim arī ar pirmo jautājumu, tad ar šo. Paldies, Vilni, tad ceru, ka tā nedēļa būs tā vērts gaidīt, ka mēs spēsim panākt ar Datu valsts inspekciju kādu saprātīgu risinājumu. Kolēģi, tad pievēršamies otrajam jautājumam. Te es redzu, ka ir visas puses pārstāvētas un cerams, ka mēs panāksim kādu produktīvāku rezultātu, diskutējot par otro jautājumu. Un jautājums ir 1.2. grozījuma ministra kabineta noteikumos numurs 272 noteikumi par valsts fondēto pensiju schēmas darbību. Labklājības ministrija ir autori, lūdzu, Ingu, vārds jums. Jā, labdien, kolēģi, es ceru, ka jūs mani dzirdat. Dzirdat? Dzirdam, jā. Jā, tātad grozījumi ministra kabineta noteikumos noteikumi par valsts fondēto pensiju schēmas darbību ir izstrādāti tādēļ, ka tas ir regulējums, kas izriet no pērnā gada beigās, pagājušā gada 13. oktobrī, gandrīz pirms gada, rīt būs gads grozījumiem fondēto pensiju likumā. Un tajos ir noteikts vairākas jaunas lietas, kas visas atskaitot vienu, ir saskaņotas gan ar Tieslietu ministriju, gan Finanses ministriju, Datu inspekciju un pārējām iesaistītām organizācijām. Tomēr ir viena nosacītī būtiska, jeb konceptuāla iebilde no Latvijas Finanšu nozares asociācijas, un tas ir jautājumā par, tas iebildums ir saistīts ar jaunu dalībnieku iedalīšanu ieguldījumu plānos, ja pats dalībnieks nav izteicis noteikti vēlmi, kurā vietā tad viņš savus otrā līmeņa līdzekļus vēlas apsaimniekot. Un kādu laiku atpakaļ jau, kad vispār tā sakot šāda nosacīta rotēšana vai iedalīšana Latvijas valstī tika noteikta, tad šobrīd līdz šajos grozījumos piedāvātai kārtībai ir paredzēts tā, ka katrs līdzekļu pārvaldītājs schēmas dalībnieku sadalē piedalās ar vienu ieguldījumu plānu, kas paredz līdz 75 vai 100% ieguldījumu plānu aktīvu ieguldīšanu akcijās, un vienu ieguldījumu plānu, kas paredz ne vairāk kā 25% ieguldījumu plānu ieguldīšanu akcijās. Un sadalas procesā ieguldījumu plānus sakārto pēc to reģistrācijas datumu, sākot ar agrāko datumu. Katrā ieguldījuma plānā alfabēta secībā reģistrē vienu schēmas dalībnieku, kurš tātad nav izteicis vēlmi, kur viņa līdzekļus ieguldīt. Un ja ieguldījuma plānā ir mazāk nekā reģistrējamo schēmas, ieguldījuma plānu ir mazāk nekā reģistrējamo schēmas dalībnieku, tad reģistrēt šos schēmas dalībniekus reģistrējot tādā pašā secībā kā iepriekšējos. Jaunajā ministra kabineta noteikumu grozījuma projektā ir ietverts Latvijas bankas piedāvājums attiecībā uz jauno dalībnieku reģistrēšanu, un es lūkšu Latvijas bankas kolēģis, lai nesajauktu kaut ko, tā sakot, līdz galam izstāstīt šo piedāvājumu, bet mēs te vakardien esam konsultējušies, mani kolēģi arī ar Latvijas bankas kolēģiem, un ievērojot to, ka šis jautājums ir izraisījis, es saprotu, arī konkurences padomes interesi un Finanšu nozares asociācijas
iebildes. Iespējams, ka mēs šeit varam rīkoties 3 ceļos. Vai nu tā sakot, ja mēs nepanākam vienošanos šeit šodien, un Finanšu nozares asociācija un konkurences padome saka, ka tāda rīcība, kā Latvijas Banka piedāvā un Labklājības ministrija atbalstu, jo līdz šim, tā sakot, kabinetā valsts sekretāra sanāksmē šie noteikumi ir nonākuši, ka Latvijas Bankas priekšlikums ir no Labklājības ministrijas puses atzīts par labu esam, jo mūsu galvenais mērķis šajā gadījumā ir nodrošināt dalībniekiem vislabvēlīgākos ieguldījumu nosacījumus gadā, kad tie tiek automātiski iedalīti ieguldījumu plānā un nav pieņēmuši individuālu lēmumu par ieguldījumu plānu izvēli. Mūsuprāt, Latvijas Bankas piedāvātais risinājums šādu mērķi sasniedz, un mūsuprāt, tas pat veicinās veselīgu konkurenci starp pensiju pārvaldes sabiedrībām, stimulējot sasniegt augstāku plānu ienesīgumu ne tikai 3 gadu periodā, kā piedāvā Finanšu nozares asociācija, bet arī ilgākā periodā, un gan arī meklējot augstākas ieguldījumu atdeves iespējas, gan mazinot uz plāniem attiecināmo maksu apmēru. Bet, jāatzīmē, ka šīs izmaiņas nav tā, ka neatbalstītu pilnīgi visi līdzekļu pārvaldītāji. Ir līdzekļu pārvaldītāji, kur atbalsta šīs piedāvātās izmaiņas. Bet, tā kā jau es teicu, tātad pastāv 3 ceļi. Mēs nemainām neko un paliek kā tas ir. Šobrīd kabineta noteikumos noteikts, vai arī, tā sakot, mēs noslēdzamies par to, ka iesniegtais risinājums ir ok, un tas var virzīties tālāk, vai arī mēs atrodam šodien kādu no kompromisiem. Bet vēl par šo konkrēto piedāvājumu es lūgtu uzklausīt Latvijas Bankas kolēģis. Paldies! Paldies Labklājības ministrijai. Lūdzu, Latvijas Banka, Evīte Dundure. Jā, labrīt. Ja jūs ļaut, es labprāt padalītos ar nelielu prezentāciju, lai varētu ilustrēt šo mūsu piedāvājumu. Tā tūlīt es atradīšu. Tā. Vēl ir redzams? Redzams, ja jūs Lieliski. noņemtu tikai no ekrāna šos 2 logus, kur ir jaunās features un šis logu optimizēšanas, un vēl viens loks, lūdzu, noņem vienu. Pagaidiet, tad es kaut ko neesmu pareizi. Es noņēmu šobrīd sharingu, ja, vispār? Jūs Šobrīd jūs noņēmat? neko neredzat? Noņēmu. Tā, Ok, viss kārtībā, tas bija, tad man šeit bija parādījies viens loks. Bet jūs redzat tagad kaut ko vai neko neredzat šobrīd? Neko neredzam. Labi, es varbūt mēģināšu vēlreiz, jo tiešām es ļoti gribu padalīties. Tā tūlīt. Viss ekrāns varbūt tā drīzāk. Tā tūlīt, nē. Aha. Tā. Un tagad? Tā, tagad ir ok. Jūs redzat? Ja? Jā. Tas ir mans pirmais slaids, ko es arī tad jau sāku jums rādīt. Es atsaucos uz Alika kunga minēto esošo kārtību, tad vēlreiz, lai ilustrētu, par ko mēs šobrīd runājam. Tad mēs runājam par jauniem reģistrētiem valsts fondēto pensiju schēmas dalībniekiem, kas ir katru gadu, par kuriem sāk veikt sociālās iemaksas, un tādu dinamiku, skaita dinamiku jūs varat redzēt šajā grafikā. Ja, pagājušā gadā tāda bija 37,000 cilvēku. Un saskaņā ar esošo regulējumu, tad uz šo te sadali tiešām kvalificējās 7 ieguldījumu pārvaldnieku pagājušā gadā, tādā veidā saņemot vidēji 5,000 jaunu dalībnieku automātiski, praktiski, tā kā mēs kādreiz, sadalas principā. Un vēl papētot datus sīkāk, tā sistēma ir tāda, ka daļa no viņiem, protams, izvēlējās, veids kādas savas neatkarīgas izvēles, ja, un nepalikt tajā automātiskā iedalījumā, un tādi ir 40%. Savukārt 60%, kas ir 22,000, uz gada beigām bija palikuši tajā plānā, kur viņi tika iedalīti. Protams, tas nenozīmē, ka viņi tur paliks vienmēr, bet sagaidāms, ka vismaz kaut kādu vidēju termiņu tas tā notiks. Un jauno dalībnieku sadalas principus paredz 3 jaunus, tādas, ja var teikt, tādas principus. Pirmais ir,
sadalīt 3 plānos ar visaugstāko ienesīgumu pēdējos 3 gados. Sadalē iekļaut tikai ieguldījumu plānus ar vismaz 3 gadu darbības vēsturi, jau 36 mēnešu darbības vēsturi. Un trešais noteikti ierobežojumi paaugstināt pastāvīgās maksājuma daļas likmi sadales periodam. Mazliet ieskicēšu par katru šo principiem un arī pamatošu arī tā skaitā šos te aspektus, ko konkurences padome gan minēja Finanšu nozares asociācija, gan arī šobrīd, es saprotu, kad arī mums tiek prasīts papildināt šo anotāciju. Tātad pirmais aspekts, ko es gribētu vērst uzmanību, ir ienesīgums. Kāpēc ienesīgums un kas ir ienesīgums? Ienesīgums tāpēc būtības ir 2 aspektu kombinācija, gan ieguldījumu atdeve, gan komisijas maksas apmērs. Tātad ar šo ienesīgumu mēs, tā var teikt, noķeram 2 zaķus vienlaicīgi. Un turklāt ienesīgums tas ir tieši tas rādītājs, kas var demonstrēt, kas var parādīt pārvaldnieku tādu ieguldījumu, ienesīgumu sniegumu pēdējā konkrētā pārskata periodā, kas šobrīd ir izvēlēts 3 gadi. Kā ienesīgumu aprēķina? Viņu aprēķina kā neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskata periodā, tātad šajos 3 gados. Ja, un kā jau minēju, tas ir pēc visiem atskaitījumiem un visām komisijas maksām. Tā būtu tā nauda, kas pienāktos dalībniekam, ja viņš pensionētos. 3 ieguldījumu plāni. Un te man uzreiz jāteic, ka 3 ieguldījumu plāni, tas ir, mērķis ir tieši šis te, lai veicinātu konkurenci un lai radītu sacensību, jo šobrīd nav neviena regulējuma, neviena, praktiski tāda tieša motivātora, nedz arī cita veida regulējuma, kas liktu ieguldījumu pārvaldniekiem fokusēties uz augstāku ienesīgumu. Ir ļoti daudz citu pienākumu, un, protams, tos visus izpildot, augstāks ienesīgums būtu tā kā rezultāts, ja, bet tiešā veidā šāda motivātora nav. Un lai būtu sacensība, protams, ir jāizvēlas pietiekoši ambiciozs mērķis. Šai gadījumā šobrīd tā ir aptuveni puse no tirgus dalībniekiem vai tirgus dalībnieku plāniem. Jau atsaucoties uz to, ka katrs tirgus dalībnieks izvirza vienu plānu, kas acīm redzot ir ar visaugstāko ienesīgumu konkrētā kategorijā. Un šeit uzreiz gribu piebilst, ka mēs būtu gatavi arī pārstrādāt šo 3 ieguldījumu plānu skaitli uz procentuālo tirgus dalībnieku aptveri, respektīvi būtu samērīgi noteikt, ka tā ir puse no tirgus dalībnieku pārstāvētajiem plāniem, kas var piedalīties sadalē, nopaļojot uz leju. Attiecīgi tas nozīmē, ka ja būtu pie esošiem 6 plāniem būtu 3, pie 7 arī joprojām 3, bet pie 8 te būtu jau 4. Nelieli skaitļi. Šie 2 grafiki parāda, pa kreisi ir 3 gadu vidējais ienesīgums procentos, 100% aktīvajos plānos uz pagājušā gada beigām. Šeit ir kodēti plāni un tie ir reāli cipari. Ja, un mēs redzam, šie zilie ir iezīmēti tie, kuros šie jaunie dalībnieki ir ierotējuši. Un mēs redzam šo diapazonu. Ienesīgums pēdējos 3 gados, pie tam tie ir plāni ar vienādu, pirms šķietam vienādu ieguldījumu stratēģiju. 100% aktīvie plāni. Tad tomēr mēs redzam, ka citi raksturu lielumi nav tik vienādi, un tas viss ir rezultējies uz ienesīgumu sākot no 5,14% vidēji gadā, kas šim laikam ir ļoti apmierinošs labs rādītājs teiktu, jo šī bija turbulences gadi. Un līdz pat negatīvam, mīnus 0,05%. Piedāvājums paredz katram tātad izvirzīt savu labāko plānu, un es uzreiz teikšu tā, šajā grafikā jūs redzat plānus, situāciju arī to, ka kāds pārvaldnieks piedāvā vairākus plānus šajā kategorijā, tātad zināmā mērā, un tā ir iespēja. Tas nav izslēgts, jo ieguldījuma stratēģijas ir atšķirīgas. Jā, varbūt pasīvi pārvaldīt plāni, aktīvi pārvaldīt plāni, ja? un to neviens neliedz veidot plānus, cik ir nepieciešams, un piedāvāt sadalēt to rezultatīvāko.
Un šai gadījumā mēs, protams, tīri matemātiski redzam, ka dalībnieki būtu, es domāju, ka labprāt nonākuši varbūt. Pieņemu, ka tādās, teiksim, rezultatīvākās plānos nekā šobrīd tas tika izdarīts. Otrais un trešais princips paredz, tad otrais princips par 36 mēnešiem. Jā, pensiju kapitāla kopējo rezultatīvi var vērtēt un ir jāvērtē tikai ilgtermiņā. Bet šim mērķim, kad mēs gribam noteikt, kurš ir labākais, ir svarīgi noteikt vienotu periodu visiem. Ar nosacījumu, ka, protams, šajā vienotā periodā visi arī ir strādājuši. Šo vienoto periodu mēs ilgās un garās diskusijās arī Latvijas bankā spriedām, tie būtu bijuši ideāli 5 gadi, bet minimāli 36 mēneši, ko mēs arī piedāvājam noteikumos. Jo tas pamatojas ar to, ka 3 gadi ir periods, kad arī jauniem plāniem ir iespēja jau realizēt nospraustu to ieguldījumu politiku un stratēģiju. Ir arī, protams, zināma reprezentatīvitāte datiem, ja, un arī, zināmā mērā, nostabilizētas komisijas maksas. Tātad svārstības lielas vairs nebūtu iespējamas. Tas būtu par šiem 36 mēnešiem. Un savukārt par to komisijas maksas principu, ko arī mēs nolasījām tādu informāciju, kāpēc mēs nepiemērojam Igaunijas modeli. Igaunijā, gribu padalīties ar jums, ka Igaunijā ir šāds atlases princips, sadalas princips, ka uzvar labākiem, bet viņi vērtē tikai pēc komisijas maksām. Tas mūsu ieskatā ir tikai pusi no patiesības, ja? Jo komisijas maksas tomēr, ja viņas ir apmēram 0,5 līdz maksimums 1%, tāda daudz būtiskāka ietekme uz rezultātu ienesīgumam nekā komisijas maksām, tas ir viens, un otrs, zemes komisijas maksas nav pašmērķis. Mūsu uzdevums pensiju sistēmai ir pietiekoši pensijas kapitāls vecumdienās. Un tāpēc mēs esam iestrādājuši aizsardzības mehānismu, ka šo komisijas maksu nevar paaugstināt tajā gadā, kad plāns piedalās sadalē, bet tas noteikti nevar būt vienīgais kritērijs izvēlēties atbilstošākos plānus sadalē. Un tādā veidā es gribētu varbūt rezumēt galvenos ieguvumus, ko piedāvā šī sistēma. Tātad, pirmkārt, mēs tiešām ejam laikam līdzi, ņemam vērā Latvijas situāciju, kad Latvijā liela daļa, tiešām būtiska daļa, vismaz kādu īsā un vidējā termiņā nemaina ieguldījumu plānus. Tas nozīmē, ka praktiski valstī ir jālemj cilvēku vietā un tomēr jāprūpējas, lai viņi nonāk tais labākajos kaut vai pēc kāda tāda tik vienkārša varbūt, bet visiem skaidri saprotama kritērija, kā ienesīgums. Un tas tādā veidā, tas veicina gan konkurenci starp pārvaldniekiem, es liecos domāt, ka tas arī mobilizēs pārvaldniekus rūpēties par šiem te plāniem, lai piedāvātu tos interesantākos, jo šajā tabulā, ko es neminēju, konkrētais pārvaldnieks, tur bija iespēja arī piedāvāt labākus plānus, bet pārvaldnieki piedāvāja tādus, kā viņi piedāvāja. Šobrīd ir kritērijs ienesīgums, tad tomēr tā izvēle būs daudz labāka. Tas, protams, ir pamatojas ar to, ka rezultatīvākie tiek apbalvoti, bet, lai motivācija būtu, balvai jābūt pietiekoši būtiskai. Tāpēc arī mēs ļoti gribētu, teiksim, palikt pie tā, ka tie ir tie pusi no tirgus dalībniekiem un ne vairāk, ja? un kas kvalificētos uz šādu risinājumu. Un tas tiešām piedotu tirgumu gan dinamiku zināmā mērā, gan arī tādu skaidru motivāciju, kāpēc šī sistēma vispār ir veidota. Un es domāju, ka šis piedāvājums ir ļoti vienkāršs, saprotams, ja? Un katram arī mums kā dalībniekiem pilnīgi viegli arī komunicējams. Tā kā es piedāvāju tiešām skatīties uz šo ar tādu atbildības sajūtu arī pret Latvijas iedzīvotājiem. Ja? Vēl gribu teikt, ka OECD vērtējumos, kur arī notiek regulāras valstu izskatīšanas, viens no jautājumiem vienmēr ir, kāds ir mehānisms, kā jūs nosakat automātiskos plānus tajās valstīs, kur vēl tāda obligātā pensiju uzkrāšana caur fondētā kapitāla notiek. Ja, un vēlreiz, kā jau minēju, arī Igaunijā šāds modelis un princips ir iestrādāts. Vēl pavisam nelielu piebildi. Es noņemšu tagad jau ekrānu, bet es mazliet reflektēšu uz
Vēl uz pāris iebildumiem, ko mēs arī saņēmām, gan jāsaka, tikai kā kopiju, ja, FNA sūtot konkurences padomē, kad viena lieta par šo ieviešanu spēkā stāšanās periodu. Tas nav kritiski stāties spēkā 1. janvāra nākamā gadā. Mēs pilnīgi noteikti atbalstām arī, teiksim tā, gadu vēlāk. Vai tas ir iespējams? Jā, ir iespējams. Šie 100% plāni, jūs jau redzējāt, viņi ir labi pārstāvēti tirgū. Ja? Un, protams, gada pārējais periods, tas būtu absolūti atbilstoši. Un otrs jautājums, par ko bija, kas bija arī uzdots, bija par aktīvu vērtēšanu. Tas ir mazliet specifisks jautājums, bet uzreiz teikšu tā. Aktīvu vērtēšana, tas ir saskaņā ar starptautiskiem standartiem, tātad tur nav nekādas manipulācijas iespējas. Savukārt, vai var noteikt kādu vienotu standartu, lai visi plāni būtu vēl salīdzināmāki, tad es gribētu teikt, pazūd jēga pārvaldnieku profesionalitātes esamībai, jo aktīvu vērtēšana ir cieši saistīta ar izvēlēto ieguldījumu stratēģiju un politiku, cieši saistīta ar teiksim, tādu pārvaldītāja profesionālu spēju prognozēt vērtspapīru tirgus uzvedību, ja, un noteikti šos te, gan izvēlēties atbilstoši vērtspapīrus, gan prognozēt viņu atpakaļ pirkšanu. Tā kā es teiktu, ka mēs nevaram iejaukties tik tālu, spēles noteikumi visiem ir vienādi, ja, un mēs domājam, mūsu ieskatā, šis ir tāds ļoti labs laiks, ja, kad patiešām pievērst uzmanību šim te ārkārtīgi svarīgajam aspektam, kā ienesīgums, ja, un vismaz šiem te 22,000 gadā iedot tādu jau labu iespēju arī nopelnīt nopietnu kapitālu vecumdienām. Paldies! Tā, paldies Latvijas bankai. Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācija, lūdzu. Labrīt, pirmkārt, es gribētu atvainoties visiem valsts sekretāriem. Es teiktu noteikumu projektu autoru vietā, ja mēs būtu aprunājušies, mums nebūtu šeit jums jākavē laiks. Pirmkārt, kas attiecās uz šo noteikumu projektu, šis ir tieši tas jautājums, kuru neparedz likuma grozījumu, kuru es minēju Alika kungs. Šis ir ienācis papildus ar nozari iepriekš pat neprunājoties. Un arī vēstuli konkurences padomē no mūsu puses tāpēc, ka mūsu priekšlikums un iebildums tika noraidīts bez pietiekamas sarunas. Par ko tad ir iebildums? Principā nav konceptuāli iebildumi par Latvijas bankas piedāvājumu. Nav tādu, ka tas būtu pilnībā pret šim piedāvājumam. Mums ir divas lietas, par ko mēs gribam tikai runāt. Pirmā, par vienu jau Dundurs kundze minēja par datumu. Ja likuma grozījumi 100% akciju plānus ieviesa mazākā pirms 3 gadiem, tad izvirzot prasības šeit vai kā vai jebkurā iepirkumā jūs neprasat pieredzi 3 gadi, ja zināt, ka tāda pieredze nevienmēr ir iespējama vienādi visā tirgu. Tāpēc mēs piedāvātu, ka šis ir no 25. gada 1. janvāra, tas būtu pirmais kompromiss, ka mēs būtu gatavi piekrist. Otrā nianse, kas ir par to, cik, tad te ir 3 plāni, balstoties, tiek atlasīti, teikt, skaistam konkursā, 3 plāni, balstoties uz to, vai viņiem ir lielākais ienesīgums. Mēs gribētu, ka ir iespēja tomēr arī nedaudz vairāk šādiem plāniem būt. Bet jautājums, pēc kādas metodes to nosaka, vai caur ienesīgumu, vai caur kaut kādu atskaites indeksa pārsniegumu, bet pieņemsim, ka caur ienesīgumu, tad mums liktos, ka tie varētu būt vismaz 5 plāni, lai izvēle šajā gadījumā, arī dalība no dalībniekiem būtu lielāka. Jāņem vērā, ka šī ielozēšana, cilvēku izvēles neizdarīšana tomēr būtiski ietekmē arī konkurenci starp tirgus dalībniekiem, kurš tiek pie tā dalībnieka, kurš nav izdarījis savu izvēli. Tāpēc tie bija mūsu 2 galvenie iebildumi, tad 25. gada 1. janvāris un otrais vairāk nekā 3. Vai pēc tirgus dalībnieku skaita mums ieteiktu, ka būtu labāk, ka tas būtu iespēja, tos plāni būtu vienkārši 5, tas jau būtu daudz labāk. Šī saruna līdz galam tā arī nenotika, varbūt mēs būtu vēl pie kaut kāda kompromisa nonākuši. Šobrīd tā uz vietas sardien no rīta varbūt arī netaps pats labākais kompromiss, bet tas būtu iedzīgi, ka būtu bijusi vēl atsevišķa saruna un šādā veidā mēs būtu panākuši kompromisu, nenoliedzot mērķus, kādus Latvijas banka ir izvirzījusi pamatā šim priekšlikumam. Paldies! Paldies! Piram Pastaram tā tālāk mums ir konkurences padome, Anete Viķiezeva.
Pēc tam es došu vārdu Latvijas bankai. Nē, pa priekšu man. Tev pa priekšu. Nu, labi, Alika kungs. Lūdzu. Autoram, jā, virzītājiem, tad es izņēmu kārtā. Lūdzu, Ingu. Nē, konkurences padomu drīkst, es nevadu, bet es pēc konkurences padomas vienkārši atbildot, reflektējot arī Pastarkungam vienkārši. Labi, tad konkurences padomu lūdzu. Tad tomēr es. Pirmkārt jau liels paldies Latvijas bankas pārstāvē par sniegto skaidrojumu. Un jāsaka, ka uzreiz mēs neesam ļoti kritiski noskaņoti pret šo te noteikumu 7 ar indeksu 1 punkts, jo idejiski tas pamatjautājums, kas mūs interesē, lai šis te konkurences spiediens starp tirgus dalībniekiem saglabātos iespējami augsts. Un attiecīgi šī te pamatideja par to, ka tiek savā ziņā izkonkursēti šie te ieguldījumu plāni, viņi ir principā laba. Tas, kas mūs darīja bažīgus, bija šī te monētas otra puse, proti, lai šajā te nosacīta konkursā varētu iekļūt maksimāli liels dalībnieku skaits. Bet, kā es sapratu, tad principā jau gan asociācija, gan Latvijas banka ir ar mieru, teiksim, šo termiņu atbīdīt tā, lai šie tirgus dalībnieki iespējami plaši varētu tikt pārstāvēti. Un tas mūsu otrs iebildums bija par to, ka tiešām, lai risinājumi būtu iespējami optimāli, tad vēlams ir viņus sākotnēji izdiskutēt arī ar pašu nozari. Bet, tad līdz ar to rezumējot, tad mums, kā konkurences padomē, ņemot vērā to, ka principā jau konceptuāli, kā es sapratu, tad šis termiņš tiks pabīdīts, tad fundamentāli iebildumi nav vairāk. Paldies! Tā, paldies konkurences padomē. Nu, lūdzu, Labklājības ministrija. Jā, kolēģi, man arī tad ir jāatvainojās, un Pastarkungs ir kā manā vietā atvainojās, bet es tik tiešām pat iedomāties nevarēju. Man bija informācija no tā, ka kolēģi ir runājuši, un mēs tik tiešām šos noteikumu projektu gadu strādājām, un es par šo beidzamo, kurš tiešām nav tajos fondēto pensiju likuma grozījumos, un tā bija iniciatīva, kas tika spriest un kas nāca no Latvijas bankas kā papildus iniciatīva, ko mēs atbalstījām, bet līdz manīm nebija aizklauvējusies informācija par to, ka tā sakot nav pat notikušas diskusijas. Man teica, ka ir diskusijas un nav viedokļi nav saskaņot, bet es pieņemu, un ja ir iespējams, tad vienkārši varbūt, ka mēs tiešām nedēļas laikā, kā arī Zemkopības ministrijas valsts sekretārs raksta, vēlreiz apsēžamies un mēģinam precizēt. Ja nevarēsim vienoties arī ar Komercbanku, Finanšu nozares asociāciju, tad šo punktu svītrosim ārā, jo tas nav kritiski svarīgs. Viss pārējais ir kritiski svarīgs, lai 31. oktobrī stātos spēkā. Tad izstrīpotu, virzam tālāk, mans piedāvājums, virzam tālāk uz valdību un turpinam diskusiju, un tad, ja pienākam pie risinājuma, tad grozam vēlreiz, vai arī, ja panākam nedēļas laikā to risinājumu, tad virzam tālāk. Bet man jāatvainojās, es daudz kam sekoju personiski līdzi, es šajā gadījumā neesmu nočekojis to, ka tās sarunas nav bijušas precīzas. Paldies! Tā, pirms es dodu vārdu turpmākajam runātājiem, man ir lūgums tomēr šo priekšlikumu par nedēļu, es uzturu viņu nedēļas laikā, es jūtu, ka ļoti tuvu vienošanās, un šis, Ingu, manuprāt, ir būtisks jautājums, tā ir valsts rūpe par mūsu tautas labklājību. Mēs varam būt superliberāli un paļauties, ka katrs pats par sevi parūpēsies, bet mēs redzam, ka lielākā daļa no jaunajiem šīs dalībniekiem, kas pienojas sistēmai, vai no izturas vieglprātīgi, vai kādi citi tie iemesli. Mēs redzam tos pēdējos rezultātus, viņi zaudē savu labklājību ilgtermiņā. Mums ir pienākums parūpēties. Tā kā nedēļas laikā, ja jūs varat vienoties, un es redzu, ka tur ir nianses, ļoti tuvu vienošanās, lūgums vienoties un iekļaut šajā paketē, lai mēs šo jautājumu atrisinām, nevis atliekam atkal uz nenoteiktu laiku. Es iedod vārdu Latvijas bankai, vai jūs esat gatavi arī nedēļas laikā. Edgars Pastārs uzrakstījis, ka viņš ir gatavs jau un virzamies uz priekšu. Latvijas banka, lūdzu.
Jā, paldies. Mēs esam gatavi nedēļas laikā. Mēs arī praktiski varam to pāris dienās noformulēt, ja? Un šo, ko mēs arī tikko izrunājām, gan par šo termiņu, gan arī mēs tiešām labprāt arī pārstrādātu šo te varbūt procentuālo aptveri, bet es tomēr gribu pateikt divas lietas. Pirmā lieta ir ļoti svarīga atstāt nevis sodīt to, kuram ir vissliktāk vienu vai divus, jo šobrīd tas piedāvājums, ja mēs 5 iekļaujam, tad 2 neiekļaujam, ja? Bet motivēt tos 3, tas ir vienkārši princips, ja, ko mēs stingri pieturētos tomēr tādā veidā, un tas skaits nav tik liels, piekritīsiet, un katru gadu tas var arī mainīties, un tas mainās. Ja? Tāpēc tā mērķis arī ir, lai tiešām sacensība būtu un rezultāti būtu arvien labāki. Tā ir viena lieta. Otra lieta par diskusijām. Jā, šajos noteikumos nav tikai grozījumi, kas attiecas uz šo te konkrēto likuma pantu. Tomēr tur ir ļoti daudz arī saistīti grozījumi, kur mēs, protams, izmantojam izdevību un daudzas lietas daudz labāk efektivizējam un optimizējam mūsu sadarbībā. Šī, protams, bija ekstra, bet tai pašā laikā gribu teikt, ka mums diskusija bija. Jā, viņa nebija ilga, un pirms mēs iesniedzām labklājības ministrijai, mēs viņu iesniedzām un tad aicinājām uz sarunu. Šai sarunā mēs, protams, saskārāmies ar pirmo šoku. Ja? Un es pilnīgi saprotu, ka jūs esat liecinieki tādai konstruktīvai daļai. Ja? Jo tiešām skaidrs, ka tas nav tirgus dalībnieku interesēs mainīt sistēmu. Bet šobrīd, kad jau tika padomāts, tad, kā redzams, tur ir savi diezgan būtiski labumi, un te ir svarīgi teikt, ka arī tomēr tirgus dalībnieki domā valstiski atbildīgi un arī novērtē to iespēju, kad viņi tādā veidā arī praktiski sacenšoties gūst vairāk tie, kas ir rezultatīvāki. Tā kā es domāju, mēs nedēļas laikā šo jautājumu noteikti noformulējam līdz galam, jā, un es ļoti aicinu Allika kungus tomēr neizņemt no šiem grozījumiem, jo kas zina, kad mēs atkal atgriezīsimies, un nauda strādā vai nestrādā jau šodien. Paldies! Jā, tad protokola lēmumā mēs fiksējam sekojošo, ka labklājības ministrija nedēļas laikā organizē sarunas, iesaistot Latvijas Banku, Finanšu nozares asociāciju, konkurences padomi. Un, ja jums ir vienošanās, tad projekts ir precizēts un iesniegts ministru kabinetā. Ja nē, tad atgriežamies valsts sekretāros, jo es vēlos no savas puses, lai tas jautājums tiktu beidzot regulēts, tā, lai visas puses ir raduši pieņemamu un saprātīgu risinājumu. Ingu, esam tad tā vienojušies. Jā. Paldies visiem par diskusiju un par arī vērtību katram individuāli. Katram no mums pensija kaut ko ieskatīsimies. Plānu ienesīgi. Paraugamies visi, kur mums ir otrā līmeņa līdzekļi, tā sakot, ieguldīti. Kāds varbūt nezina nemaz. Jā. Labi, paldies. Un to arī esam šodienas valsts sekretāra sanāksmes darba kārtību izsmēluši. Paldies visiem. Tiekamies pēc nedēļas jau ar citu darba kārtību. Visu labu, veiksmīgi dienu.